Nekā nezināt nav kauns. Priekš kā man zināt to, kas jauns. Nekā nezināt ir niegs. Man visu atbild zinātnieks. Nekā nezin it neviens. Bet neatzīstās neviens. Nekā nezināt ir prieks. Ja es sirdīgiem pasniedz. Ahoj, 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 viņi zin. Stāresti. Ir segums bišķi savādāks. Oi, vispār šodien ir prieks braukt. Mašīnas mūku ripo. Varēja būt rietiņas, pumpenītes, būtu vispār ideāli, bet šodien ir vienkārši izbaudu pasākumu. To man vecam vīram. Vairāk jaudīgs tomēr. Ir jā, jaudi tādi, tu mēģini savākt to jaudu tur. Tur vēl tā bīstam līkuma, bet šitā izņemot, kur tu 3 vēl viens ir tāds riebīgs, bet tajā nebaidies, viņš tur ir ciets apakšā, tur tiks ārā. Šitais ir riebīgs, un no šitā var uzmanies. Kroči, vispārējais ir forši, tur vienu līkumu tu saptīs, bet tur nenorausies, tu tiks ārā. Nopietni trenējāmies šitam pasākumam, nebija tā, ka pēkšņi vakar pazinīja un pateica, ka 2 džeki nebūs. Gājām uz zālīte redī, krosiņas skrējām, alkoholu vispār nelietojām. Vakar iepriekšējos nedēļas. Gulēt laicīgi gājām? Jā, tā kā visi saliksim pa plauktiņu, puikām parādīs. Ko, nu, tev malā jābrauc 5 minūti jāizņem. Kāds aplis? Labi, nu šitais viņam jānopēc. Reikti skait pauzi. Ričuka? Nāļi. Tā ir vienkārši 5 minūtes. Tā viss tur skaits. Karoči, pēc tam 5 minūtes. Zajebīs. Viens vārds. Amīs vai kā, ne? Ko? Amīs, ne? Viss tas nīk. Vajadzētu tā, lai tu nomoti šitās 5 stundas, jo mēs esam pagaidām otram. Labi. Aiziet. Svei, kur nogrib. Skaties. Это проблема. Ждет масло. Это только сейчас большая проблема. Ну, сейчас только держу, что машина до конца держит. То сейчас темпа не буду делать. Или Иванка. Да, Иванка. О, Норвег. Iekšas sakritījās vairāk tā kā piekasums. Sāk just kaut kāda orgāna pie mugurkaula. Mugursāpe, ne? Jā. Man arī, tāpēc lec nost. Bet tā, labi, krasi forši. Tā nav baigies zvaņķi, bet tā mīkst. Tur vietas, kur jāuzvanās. Forši. Tā man gās vislabākā krasa, kāda bijusi. Tas man personīgi Vienīgi tas patīk. līkums, ne? No, tas līkums, jā. Bet ko, brauksim tālāk, galvenais, ka mašīna turās. Paldies Remsportam šoreiz. Pacīnījās brāli dienu un naktu. Mašīna tagad ir kā zvērs. Viss labi, vienīgi tas līkums, es laik tāds bīstams. Jā, vienreiz palika galvenais vispār ņem cauri izbraukt. Sūtīgi. Kaut kā ritīgi, tā kā es pēdējo reizi neredzēju, bet pārmāri. Tā pirmo laidi, ja? Jā, lēnām, ne bez lauziem, bet tā lēnām. Ritīgi pārmātēt jāņem. Tur ir viss, tur jau Pētersons arī iesēdās. Bīstams. Jā, esam iedīgā. Jau Edi izstāstīja, ka tu biji tajā spārnoktā šonakt. Kurš zina jau? Kā tu neizstāstīji? Nē, vienu mēs teicu. Nu, tas tur meditācijas, ko tu teici, speciāli konkrēti. Meditēs līdz rītā 4 un... Anželika ir, tad jau ripos. Jā, bez Anželikas šodien mēs neko nebūtu. Anželikas minerālūdens paslāpties. Anželika man palīdz šodien.
nezinu. Stūri rokās neturās. Stupis vai asi nav? Kaut kas jau tur nav. Karāt stūri, ka iesās tik grūti, un cik visu laiku uz labo. Tāpēc, kad ir rekord klātī. Karāt stūri negrib galā. Tas rats uzreiz bloķē. Šitas rats uzreiz salauza. Tā izjauj no rokām. Tas tāds vainīgs kaut kā. Kāpēc jūs saka pa bedriem? Prātīgā plānā. Kruš gārdu. Nepatās jau tu pam, visu pēc vienu. Pietaup mašīnu. Viņš mierīgi tā kā brauc. Nu, brauc, bet mēs vajag līkumos, ja tu bedres ir tieši. Tu jau zini. Tur nav kur izbraukt. Nē, nu tu jau zini, bet tu baigi ātri, tā kā lec iekšā uzreiz. Davai. Kaut kā negaidīt atkal. Ne tur, ko domājām. Parādās ķibelis. Plaukts ieliek. Jauns puika. Droši vien kaut kur pa bedrēm ir bišķi patrakojis. Bet, nu, pagaidām vēl kustamies un viss notiekās. Es pat nezinu, man liekas, līdz plaukts ir, bet kā taisīs remontā, uzreiz zaudēsim apļus. Tagad neviens remontos nebrauc. Kas? Skūdēs, kā psiks skūdēs. Kā ir? Bišķi jau nogrums, ne? Kā? Nogrum viņš ir bišķi? Nē, pašam nesanās īsti vesels. Nu, pagaidi, pēc tam 3 mēs mainamies, tad vēl brauc. Piemēr. Jā. Mainamies tad, jā? Jā, pēc tam. Viņš ir vietās, nezinu. Jā, viņš arī ir. Iekšā darās. Jā, arī jāpir vietās. Jā, labi, davai, brauc. Upinieks ēmēlētis, neapskatās, kas ir kaput un atstāja kaput vaļā kosu stāku. Viņš plūru kaut kādam lielās un atstāja vaļā, kas aizbrauc. Apsēdz, ko začos. Paldies. Ir viss kārtībā, ne? Mierīgāks prāts, ne? Nu, ir no oktobra sēdījis garus. Jā, nu tieši tā. Tā kā ko? Pirmais numurs jāplēš nost citām? Nē, 2-1 paliks. Tas man ir mūža numurs. Es jau arī kādreiz braucu uz Donkās ar smagajiem. Tas ir 2-1 numuri, jā. Es aizbraucu savā laikā, padomu laikā līdz kandidātu. Sportmeista kandidātu. 3 часа ездили, только место не знаю вообще какая. Вторая, ну, нормально. Машина у меня самая, ну самая, 1500 куб от тройки. Ну, надо было, сегодня чувствую, что надо было, что сила побольше. Nav jēgas arī mocīt tālāk. No, jā. 3 stundieki reizes. Nav jau jēga braukt viena Apple vai kādu. Mums tāpat nekad nespīd. Skrobas baigais. Ka nevar turpināt. Petersons visu laiku kacināja man. Tāpēc arī tā bija. Es tikai ierauku viņas pogulī, saku, bet pa nerviem uzdevu bišķi, tad viņi palaiž garām, tad it kā dzenās no pakaļas, bet vai, šausmīgi, sit ārā no rokām stūri visu laiku. Nevarēja pabraukt normāli tādu. Nu, tur nav tik ātri taisāms. Un mēs tāpat piedzīt nevienu nevaram. Nav jēga mums vairāk braukt, teiksim tā. Kopērtējumā mēs tāpat tās nekur vairs netiekam. Nu, vienkārši tā. Pabrauksim vienu Apulī, ieskaiti 6 stundiekā un viss. Nav. Kas tīt? Kādam bloķīt atlūzi nedaudz. Tas ir žigls. Paskaidrojumu liek. Kārbs tā kā. Līdz vajag aiziet līdz servisam, tad pitstopā nolikt, lai atstāv 5 minūtes un stāv. Ai. Janka! Baigie sūdi! Kārbi izbeidzās. Tev nav neviena gaņģena līdz.
Makšķerkāds, mums te jau nav zīves nav. Tā ja būtu zīves, tā varētu makšķerēt. Ar šo ātrumu? Jā, nav, tur viss ir gan augti, beidzās viss. Priekšā kaut kas tur aizgāja klabēdams, knapi ir apli nobrauc malā. Pa priekš nolūdz ātrumkoķis un pēc tam izbeidzās gaņģeni. Tikām pie jauna žiguļa. Pilnīgi jauns. Skatās, ka var sabojāties, bet noēdīsim, lai nesabojājās. Kas tad tur ir? Tur ir čau! Reduktor, laikam. Reduktor vai? Tā izjēma. Es tagad nemainīšu tagad reduktoru, tad iesniegšu finišās stūpes. Tānības arī atgriežās? Reduktors tur būs beidzies. Laikam. Nik neizturēja vajadzīgā brīdī. Pienīgi cīnījāmies pirmo vietu līdz 6 stundām. Neizturēja rezultāts. Nu ir jau, bet zaudēsim cik vēl minūtes jābrauc. 2 apli handikaps bija priekšā. Brauc augšā pa kalnu, krakši, brakši, apšai. Tieši tāpēc tehniskās mašīnas. Nebija ilgi jāgaida. Apķieti to driktīgi virsū, jā? Mašīna izturēs. Maucam, jā? Nē, nu, iekštajās te vecie koldi, jāsāk sarot. Ekipāža sasniegusi finišu pašas spēkiem braucot. Jābrauc par finišu. Gonkām atgriezāmies uz pareizās vietas. Rīt jau bija bišķi jāpatopās šodien. Šodien bija tāda situācija, ka no rīt vajadzēja braukt bišķi lēni. Šodien mums mehāniķīts nebija līdzi. Mēs divatā kapačīti šodien tā komandas piedz. Bet no to kapaču Kristap to var kalnas gāzt.